Šodienas zums, tātad tēma sievietes otrās ziedēšanas laiks. Un pirms mēs runājam par pārmaiņām, es gribu atgādināt vienu ļoti svarīgu lietu. Sieviete nav tikai pienākumu saraksts, viņa nav robots, viņa nav bezgalīgas izturības mehānisms. Sieviete ir centrs. Ja viņa jūtas labi, tad ģimene arī jūtas labi. Un pienāk brīdis dzīvē, kad ķermenis sāk runāt skaļāk. Šo posmu mēs saucam par menopauzi. Man pašai šis vārds nevienmēr patīk, jo viņš skan tā, it kā kaut kas beigtos. Bet patiesībā nekas nebeidzas. Tas ir pārējas laiks, pārēj uz nobriedušu, gudru sievietes posmu. Un sieviešu organismā ir divi galvenie hormoni. Tas, kas ir tieši mums, tas ir estrogēns un progesterons. Jā, briesmīgi sarežģīti skan, bet es mēģināšu tūlīt izskaidrot, ko tas nozīmē un kas ir vispār hormons. Jā, ka hormons tas ir vienkārši nozīmē, tā ir viela, kas dod ķermenim signālus, kā darboties. Ja salīdzinām, tad estrogēns un progesterons ir kā piemēram, diriģenta orķestrī. Kamēr diriģents ir aktīvs un enerģisks, mūzika skan noteiktā ritmā. Bet, kad šie hormoni sāk pakāpeniski samazināties, tad mūzikas ritms mainās. Un tātad mūsu organisms arī sāk vienkārši automātiski mainīties. Un tas ietekmē uzreiz mūsu miegu, mūsu temperatūras sajūtu, mūsu emocijas, mūsu vielmaiņu, mūsu ādu un kaulus pat, ko ļoti bieži sievietes aizmirst un nepiedomā pie tā, kad ir vainīgi šie hormoni un nevis kaut kādas ortopēdiskas nopietnas problēmas. Un ļoti svarīgi tas nozīmē, ka mums kaut kas, tas nenozīmē, ka tas mums kaut kas nav kārtībā. Tas nozīmē, ka vienkārši ķermenis pāriet citā režīmā. Tāpat kā daba maina gada laikus, neviens nesaka, ka rudens ir siltāks par pavasari. Tas vienkārši ir cits posms. Un nākamajā slaidā mēs runāsim par biežākajiem simptomiem. Tātad paskatīsimies uz biežākajiem simptomiem un svarīgākais mēģināsim saprast, kas aiz tiem stāv. Ka tas nav nekāda diagnoze vai nezinu, kāds cits nopietns simptoms. Un tātad karstuma viļņi. Es viņu esmu nosaukusi tādā vienkāršā valodā termoregulācijas traucējumi. Un kas ir termoregulācija? Ļoti vienkārši. Tas nozīmē, ka ķermeņa temperatūras regulācija mainās. Mūsu smadzenēs ir kā mazs termostats, līdzīgi kā mājās pie radiatora. Jā? Viņš nosaka, kad sildīt un kad dzesēt. Kad estrogēna līmenis mainās, šis termostats kļūst jūtīgāks. Un viņš var pēkšņi dot signālu. Ir karsti, pat ja telpā nav karsti. Atšķirībā no parasta karstuma vasarā, ja mēs sakam, ārā ir +30, tad man arī ir karsti. Tad ir karsti visiem, bet karstuma vilnis var sākties pēkšņi. Pat vēsā telpā, pat naktī ar svīšanu un sirdskloves sajūtu. Tas ilgs tikai dažas minūtes, un viņš vienkārši arī pāriet. Tas ir hormonāls signāls, nevis laikapstākļi. Miega problēmas. Miega problēmas ir saistīts ar melatonīna regulācijas izmaiņām. Ja? Tātad melatonīns arī ir hormons, kas palīdz mums iemigt. To var saukt par nakts signālu. Kad satums organisms sāk ražot melatonīnu, tā reaģē jebkura cilvēka organisms. Ja? Un mēs kļūstam miegainas. Hormonālo pārmaiņu laikā šī ražošana kļūst mazliet haotiskāka. Rezultāts mēs iemiegam, bet mēs mostamies 2 naktī, 4 naktī un vairs nevaram aizmigt. Un tas nenozīmē, ka ar psihi kaut kas nav kārtībā. Tas vienkārši nozīmē, ka nakts signāls kļūst vājāks vai neregulārs. Tad nākamais simptoms ir trauksme un garastāvokļa svārstības. Te ieslēdzās mums serotonīna samazināšanās. Serotonīnu bieži sauc par labsajūtas vielu. Estrogēns palīdz uzturēt serotīna līdzsvaru. Un, kad estrogēns kļūst mazāk, arī emocionālā stabilitāte kļūst jūtīgāka. Kā atšķirt, piemēram, man citreiz saka, jā, bet man tāds ir varbūt raksturs.
Es saku, kāds ir tad raksturs no hormonālām svārstībām, tad raksturs ir stabils. Cilvēks visu dzīvi reaģē līdzīgi, ja? Bet hormonālās svārstības ir jaunas, pēkšņas un neierastas. Un citreiz pat sieviete pati saka, ja es agrāk tā nereaģēju, un kas ar mani notiek, ja? Tad tas jau ir arī signāls uz izmaiņām organismā. Tālāk nākamais svara pieaugums, insulīna jūtības izmaiņas. Tās ir. Tātad es šeit, kāpēc iekavās ierakstu tieši insulīns, tāpēc, ka tieši insulīns ir pie šī problēmas vai, teiksim, pie šī simptoma ir vainīgs. Ja? Un insulīns ir hormons arī, kas palīdz cukuram no asinīm nokļūt šūnās. Vienkārši sakot, viņš ir kā atslēga, kas atver durvis enerģijai. Un, kad insulīna jūtība samazinās, durvis neatveras tik viegli. Un organisms sāk vairāk vienkārši uzkrāt rezervēs, īpaši vēdera zonā. Tāpēc daudzi saka, es ēdu tāpat kā agrāk, bet ķermenis mainās. Tas nav tikai kaloriju jautājums, tas ir vielmaiņas, tempa maiņa. Bet pie tā mēs atgriezīsimies, kā mēs to varam regulēt arī. Un tad tālāk nākamais ir sausā āda. Kolagēns ir tāda kolagēna sintēzes kritums. Un kolagēns ir olbaltumviela, kas dod ādai elastību un tvirtumu. Var teikt, tas ir kā iekšējais atbalsta tīkls. Sintēze nozīmē ražošana. Tātad kolagēns sintēzes kritums nozīmē organisms ražo mazāk kā šīs atbalsta vielas. Un rezultāts āda kļūst sausāka, plānāka, parādās vairāk grumbiņu. Tas nav tikai kosmētikas jautājums, tā ir arī vienkārši bioloģiska pārmaiņa. Nākamais simptoms ir locītavu diskomforts, tātad kaulu minerālā blīvuma samazināšanās. Un šeit es arī pieskaršos vēlāk pie šiem jautājumiem, jo ļoti bieži sievietes sevišķi saka, jā, mēs nekad neesam ar kauliem mocījusies, un te man pēkšņi tas un tas. Un tas arī ir pilnīgi normāli, un tas ir arī saistīts ar mūsu vilmeņas traucējumiem. Tas ir, kad estrogēns palīdz kauliem saglabāt kalciju un stiprumu, ka tā kļūst mazāk. Tas, kas notiek mums šajā laikā, ja? Tad kauls lēnām sāk zaudēt blīvumu. Un blīvums nozīmē, cik cieši kopā ir kaula iekšējā struktūra. Ja blīvums samazinās, kauls kļūst trauslāks. Tieši tāpēc menopauzes periodā biežāk parādās osteopēnija, tātad tas ir kaula blīvuma samazināšanās sākuma stadija, tad ir osteoporoze, izteikta kaulu trausluma stadija, locītavu stīvums, artrīts vai esoša artrīta pastiprināšanās. Un artrīts nozīmē locītavas iekaisums. Tas var izpausties kā sāpes, pietūkums, kustība, ierobežojums. Un es gribu, lai jūs šeit saprotat vienu ļoti svarīgu lietu. Šie simptomi nav sots, tie ir organisma signāli. Ķermenis nesabojās, viņš pārkārtojas. Un gudra sieviete nesāks sevi vainot, viņa sāks sev palīdzēt. Un tāpēc nākamajā slaidā mēs skatīsimies, kas tad īsti notiek organismā. Un tagad ejam vienu soli dziļāk. Ja iepriekš runājām par simptomiem, tad tagad paskatīsimies, kas tieši notiek iekšēji, fizioloģiskā līmenī. Un atkal iedomāsimies, ka sievietes organisms ir kā māja ar vairākām sistēmām. Apkure, elektroinstalācijas, signalizācija un nesošajām sienām. Un te mēs atkal pieskarsimies estrogēnam. Estrogēns šajā mājā ir kā aizsargslānis un arī kā kvalitātes uzraugs. Viņš palīdz uzturēt elastīgus asinsvadus, stiprus kaulus, mitru un elastīgu ādu, stabilu emocionālo fonu. Asinsvadi ir kā ūdens caurules mājā. Kamēr estrogēns darbojas pietiekami, šīs caurules ir elastīgas un labi pielāgojas jebkuram spiedienam. Tas ir tā kā būtu jaunā mājā. Ja? Kad estrogēns kļūst mazāk, tās kļūst nedaudz stīvākas. Un ilgtermiņā tas var ietekmēt vienkārši arī sirds veselību. Kaulos estrogēns darbojas kā brigadieris būvlaukumā. Kauls nepārtraukti tiek atjaunots. Vecais materiāls tiek noņemts, jaunais likts vietā. Kad estrogēna līmenis krītas, noņemšanas sāk notikt ātrāk nekā atjaunošana. Māja vēl stāv, bet sienas kļūst vienkārši plānākas. Smadzenēs estrogēns palīdz uzturēt skaidru elektroinstalāciju. Tas nozīmē
labāku koncentrēšanos, stabilākas emocijas un labāku atmiņu. Progesterons. Tātad šajā laika posmā mums samazinās arī progesterons. Progesterons ir kā mājas iekšējā drošības sistēma, kas palīdz nomierināt mūsu trauksmi. Viņš palīdz nervu sistēmai pārslēgties no darba režīma uz atpūtas režīmu. Un, kad progesterona kļūst mazāk, šī pārslēgšanās notiek grūtāk. Tas ir kā mēģināt izslēgt gaismu, bet slēdzes kļūst jūtīgāks. Te viņš atkal ieslēdzas, te viņš atkal izslēdzas. Ja? Ir mums bijis, kas sabojājas slēdzes, vai ne? Rezultāts – grūtāk aizmigt, vairāk domas galvā, lielāka jūtība pret stresu. Un tālāk, mēs skatāmies kortizola, tātad relatīvais pieaugums, tātad tas ir tas stresa hormons, un kortizols ir kā mājas signalizācija. Kad ir apdraudējums, signalizācija ieslēdz, un tas ir labi. Bet, ja signalizācija sāk ieslēgties biežāk vai skaļāk, māja dzīvo spriedzē. Tad iedomājieties, ka visu laiku jūsu mājā šī signalizācija skanētu. Ja? Kas notika tad? Kad estrogēns no progesterona samazinās, kortizola ietekme kļūst jūtamāka. Ja? Tātad viņš jau paliek pat reizēm varbūt pat neregulējams. Ja? Organisms biežāk jūtas gatavs cīņai, nevis atjaunošanai. Viņš vienkārši signalizē, ļauj nepārtraukt. Un tas ir tas stresa līmenis, ja, tā nervozitāte, uzplaiksnījumi. Tas ir veicināt arī pat nogurumu, tas ir tie miega traucējumi un tad arī līdz ar to tauku uzkrāšanās ēderas zonā, jo ķermenis kaut kādā veidā tomēr protestē tam visam. Tālāk, serotonīns. Serotonīns ir kā iekšējais apgaismojums mājās. Ja viņš pietiek, mājā ir silta un mierīga gaisma. Kad hormonālais līdzsvars mainās, šī gaisma var kļūt blāvāka. Tāpēc parādās emocionāla jūtība, svārstības, reizēm pat skumjas, bez redzama iemesla. Tas nav rakstura trūkums, tā ir vienkārši iekšējās ķīmijas maiņa. Organisms tā reaģē. Un tas pēdējais punkts, ja, lipīdu vielmaiņa, mainās lipīdi. Tātad lipīdi ir vienkārši tauki. Vārds lipīdi ir medicīnisks nosaukums taukiem. Vielmaiņa nozīmē, ka organisms šos taukus izmanto, pārstrādā un uzglabā. Lipīdu vielmaiņa tas vienkārši nozīmē, ka mūsu ķermenis sadzīvo ar taukiem, un šajā dzīves posmā viņš sāk ar tiem sadzīvot citādi. Un mūsu asinīs cirkulē dažādi tauku veidi. Tas ir holesterīns, ko mēs noteikti esam bieži dzirdējuši, un tai pašā laikā ir labais holesterīns, kas palīdz attīrīt asinsvadus, un ir sliktais, kas var nogulsnēties asinsvadu sieniņās. Triglicerīdi, tas ir tridzeklerīdi. Ja holesterīns ir kā celtniecības materiāls, ja, organisms to izmanto hormonu veidošanai un šūnu uzbūvē, tad tridzeklerīdi ir enerģijas rezerve, kā noliktava, kur glabājam degvielu. Un kad estrogēna līmenis samazinās, mainās tas, kā šī noliktava tiek izmantot. Organisms var sākt vairāk uzkrāt taukus, var mainīt to sadalījumu, vairāk vēdera zonā, var mainīt tauku līdzsvars asinīs. Un tas ir tas, ko medicīniski sauc par lipīdu vielmaiņas izmaiņām. Tagad par taukiem asinīs. Tas, kas attiecas uz holesterīnu. Holesterīns nav tikai slikts vārds. Tas ir šajā gadījumā arī viņu pielīdzina kā celtniecības materiāls, ko organisms vienkārši izmanto hormonu veidošanai un šūnu sienu būvēšanai. Ir labais holesterīns, kas palīdz attīrīt asinsvadus, un tātad sliktais to, ko es teicu, kad ir asinsvadu sieniņās. Un tridzeklerīdi ir tauku rezerves forma. Tā ir enerģija, ko organisms uzglabā vēlākai izmantošanai. Un tātad organisms te nesabrūk, viņš maina sistēmas un vienkārši darbības principu. Tā ir pārbūve, nevis katastrofa. Un kad mēs redzam šo māju kā sistēmu, mēs vairs nebaidāmies no atsevišķiem trokšņiem. Mēs saprotam, kas notiek un kāpēc. Un tagad nākamajā slaidā skatīsimies tātad ilgtermiņa riski. Tātad viena no galvenajiem, kas mums parasti satrauc, un sākam domāt, kas tad tagad notiek. Tad tagad es gribu pieskarties tēmai, par kuru mēs nerunājam, lai baidītu, bet mēs vienkārši runājam, lai saprastu.
ilgtermiņa riski nenozīmē, ka tas noteikti notiks. Tas nozīmē, ja mēs neko nemainām un neņemam vērā organismu signālus, tad ar laiku var parādīties arī, protams, sekas. Un atceramies, tas viss ir pakāpenisks process, nevis kaut kas notiek pēkšņi. Un pirmais ir osteoporoze, tātad kaulu trauslums, kad kauli kļūst trauslāki. Ja atceramies mūsu mājas salīdzinājumu, kad ja sienu iekšējais materiāls kļūst retāks, māja vēl stāv, bet tā kļūst mazāk izturīga pret slodzi. Tas nenotiek vienā dienā, tas ir gadiem ilgs process. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka kaulu veselība nav tikai kalcija jautājums. Tā ir hormonāla un vielmaiņas jautājums. Kardiovaskulārs risks. Kas ir šis? Kardiovaskulārais nozīmē sirds un asinsvadi. Kad estrogēna līmenis samazinās, asinsvadi kļūst mazliet stīvāki un tauku līdzsvars asinīs var mainīties. Ja mēs atceramies mājas piemēru, tātad asinsvadi ir kā ūdens caurules. Ja caurules kļūst mazāk elastīgas un iekšpusē sāk uzkrāties nogūsnes, tad ūdens plūsma, kas notiek arī, kļūst apgrūtināta. Tas nenozīmē, ka problēma ir šodien. Tas nozīmē ilgtermiņā jāpievērš uzmanības sirds veselībai. Un tas nav atkal šodien vai rīt, bet jau laicīgi. Metaboliskais sindroms. Metaboliskais sindroms nozīmē tas ir saistīts arī ar vielmaiņu. Tātad metaboliskais sindroms nav viena slimība. Tas ir vairāku faktoru kopums, ja mēs runājam vispār par metabolismu. Tātad tas ir paaugstināts cukura līmenis, tas ir vēdera tauku uzkrāšanās, paaugstināts asinsspiediens, izmaiņas tauku rādītājos. Tas ir kā situācija, kad vairākas mājas sistēmas sāk strādāt vienkārši neideālā režīmā vienlaikus. Un tas bieži saistīts ar to, ka hormonālā aizsardzība kļūst vājāka. Kas ir hroniskie iekaisumi? Hroniskie iekaisumi nenozīmē kaut kas akūts, jo to ļoti bieži cilvēki to jauc. Viņš saka, jā, man jau tas ir hroniski. Bet tas nenozīmē, ka tas tev ir visu mūžu un ierakstīts tagad pasē. Ja? Tas nozīmē lēns, ilgstošs, kluss iekaisuma fons. Ja? Un nevis temperatūra un stipras sāpes, bet viegla, pastāvīgā iekšējā spriedze organismā. To var salīdzināt ar mazu nepamanāmu kvēlošanu, kas ilgtermiņā ietekmē audus, asinsvadus un locītavus. Un šis iekaisuma fons bieži saistīts ar tauku vielmaiņu, stresu un hormonālām izmaiņām. Un tātad, ko es ar šo visu gribēju pateikt, kad tas nav par bailēm, tas ir par apzināšanos. Menopauze nav slimība, bet tā ir robeža, pēc kuras organismam vajag apzinātāku atbalstu. Un ja agrāk mēs saprotam mehānismu, jo mazāk iespēja, ka šie ilgtermiņa riski kļūst par realitāti. Un tagad nākamajā slaidā skatīsimies tātad, kā mēs to varam saprast un atbalstīt jau laicīgi ar, kā es to nosauku, slāņveidīga pieeja. Tātad, kā es teicu, nenotiek viss vienā dienā, tā ir pakāpenība. Un tagad pats svarīgākais jautājums, ko darīt ar visu šo informāciju, ja, ko es iepriekš tagad stāstīju, un atbild nevis darīt visu uzreiz, bet ir vienkārši rīkoties slāņveidīgi. Iedomāsimies atkal mūsu māju. Ja mājai vajag sakārtot apkuri, elektroinstalāciju un jumtu, mēs nesākam visu vienā dienā, vai ne? Tā taču ir. Mēs ejam soli pa solim. Tieši tāpat ar organismu. Un tad, ka pirmais slānis ir pamats. Un kas ir pamats? Vispirms mēs stabilizējam ko? Mēs stabilizējam pamatus. Tas nozīmē mazinām iekaisuma fonu, stabilizējam zarnu darbību, normalizējam miegu un samazinām pārmērīgu stresu. Ja pamats nav stabils, tad vispārējais būs īslaicīgs. Tas ir kā mēģināt krāsot sienas mājā, kur plaisā pamati. Ja, bezjēdzīgi. Otrais slānis, tātad, ko mēs darām? Esam nostabilizējuši pamatu, tātad ejam pie nākamā soļa. Izteiktākie simptomi, kas ir, tātad mēs skatāmies, kas konkrētajai sievietei ir visizteiktākais, jo ne visās sievietēm arī ir viss pilnīgi vienādi. Vai tas ir miegs, vai tas ir svars,
vai tās ir locītājs, vai emocionālais fons. Mēs nemēģinām risināt visu vienlaikus. Mēs izvēlamies tātad prioritāti. Kas šajā brīdī man traucē visvairāk? Un tas dod organismam iespēju adaptēties, nevis pārslēgties haotiski. Trešais slānis. Mums ir ilgtermiņa aizsardzība. Tātad tas ir, kad pamats ir stabilāks, mēs domājam tātad par nākotni. Tātad tie jau ir kauli, sirds un vielmaiņa. Nevis panikas režīmā, bet kā regulāru apkopi. Tāpat kā mājā reizi gadā pārbauda jumtu un apkuras sistēmu. Un tāpat ir ar šo sirdi, kauliem un vielmaiņām. Nu, un kad tad īsti sākās šī slāņveida pieeja? Tā sākas nevis tad, kad jau ir diagnoze, tā sākas brīdī, kad sieviete pamana pirmos signālus. Tātad vai nu tas ir nogurums, miega traucējumi vai karstuma viļņi, svara izmaiņas, te viņš pienāk klāt, te viņš atkal aiziet, tad atkal atnāk dubultā klāt, enerģija pazūd, imunitāte vispār sāk iet uz leju. Un tas ir brīdis nevis satraukumam, bet apzinātai rīcībai. Tātad mēs sākam veidot slāņveida pieeju savam organismam. Un ne visu vienlaikus. Organisms ir gudrs, viņam nepatīk hauss. Ja mēs vienā dienā sākam 5 dažādus risinājumus, ķermenis nespēj saprast, uz ko reaģēt. Tas ir vienkārši liek iztērēts laiks, un slāņveidīga pieeja nozīmē, ka mēs to darām pakāpeniski, apzināti, ar novērošanu, ar cīņu pret savu tempu. Un tas ir ļoti sievišķīgs veids, kā rūpēties vienkārši par sevi. Nevis cīnīties, bet sadarboties pašai ar savu organismu. Un nākamajā slaidā mēs tātad apskatāmies tātad par zarnu mikrobiomu un iekaisumiem. Tātad, kas ir arī ļoti svarīgi, jo es jau vienā no pirmajiem zoomiem pieminēju, ka tātad zarnas ir mūsu organisma templis. Un tur sākās pilnīgi viss. Un ja zarnu mikrobioms nav sakārtots, nu tad par tālāko rīcības slāņveida pieejamu mēs vairs neko nevaram nemaz sākt runāt. Un tagad mēs nonākam pie ļoti svarīga tātad pamata, ko jau es teicu. Tātad tās ir zarnas. Zarnas nav tikai vieta, kur sagramojam ēdienu, jā, tās ir vieta, kur uzsūcas minerālvielas, veidojas liela daļa serotonīna, un tiek pārstrādāti hormoni. Regulējas arī imunitāte, kas piederās pie mūsu menopauzes arī. Un kas ir mikrobioms? Tātad mikrobioms ir labo baktēriju kopums mūsu zarnās. Un šīs baktērijas nav ienaidnieki, tās ir mūsu sabiedrotais. Ja mikrobioms ir līdzsvarā, zarnu sieniņa ir stipra, uzsūkšanās notiek pareizi. Un iekaisuma fons ir zems, bet ja mikrobioms kļūst nabadzīgāks un nelīdzsvarots, līdz ar to sākas arī problēmas. Un te mēs nonākam pie vārda iekaisums, kas ir sistemātisks, jeb hronisks iekaisums. Tas nav tas iekaisums, kad ir temperatūra, tas ir kluss zems, ilgstošs iekaisuma fons, to var salīdzināt ar mazu kvēlošanu mājas pagrabā, ko jau es iepriekš pieminēju, tātad nav liesmas, bet siltums ir patstāvīgs. Un šis fons ietekmē locītavas, asinsvadus, vielmaiņu, enerģiju un hormonālo līdzsvaru. Un menopauzes laikā, kad estrogēns kļūst mazāk, organisms kļūst jūtīgāks pret šo iekaisuma fonu. Tāpēc slāņveida pieejā mēs bieži sākam tieši ar zarnām. Ne tāpēc, ka tas ir moderni, bet tāpēc, ka tas ir pamats. Un tagad kā šeit palīdz konkrēti produkti. Es pieminēju šajā vietā ātomiju. Tātad inerbalans, šis ir probiotiķis. Ir īpaši paredzēts sievietēm. Es teikšu godīgi, es līdz šim arī pat nezināju, kad ir speciāls probiotiķis tieši sievietēm, bet tad, kad es pētīju šo produktu, tad tas arī man bija atklājums, Un kad šis probiotiķis ir īpaši paredzēts sievietēm, tas palīdz stabilizēt zarnu mikrofloru, atbalstīt sievietes hormonālo vidi, uzturēt arī intīmās zonas mikrofloru, jo arī te mēs zinām, kad ir dažādi simptomi parādās, un tad nevaram saprast, vai kaut kas ir alerģija, vai pret intīmu ziepēm ir kaut kādas parādījusies alerģija vai kas. Nē.
Un šajā gadījumā šis te inner balans, tas ir ļoti labs. To biežāk izvēlamies, ja dominē tātad hormonālas svārstības, karstuma viļņi, emocionāla jūtība, sievietes veselības jautājumi, to, ko es jau pieminēju iepriekš arī pie intīmu zonām. Otrs probiotiku variants gremošanas atbalstam, tas ir SCI mikrobiome. Tātad es viņu te neesmu ielikusi, bet es vienkārši viņu pieminu, to mēs varēsim pēc tam beigās runāt, jo tas arī ir ļoti labs, jo tas gan vairāk ir domāts uz vēdra pūšanās, aizcietējumiem un tādām kā lietām. Un tad nākamais ir atomija RTG, omega-3. Kāpēc ir tieši šī omega? Omega-3 tātad nav baktērijas, tās ir taukskābes, kas palīdz mazināt iekaisuma fonu. Ļoti daudz cilvēku, pat cik es esmu te pati medicīniski daudz runāju arī Berlīnē, jā, ar cilvēkiem, tad daudziem tas ir pilnīgs šoks, jā, nu kā omega-3 nav vitamīni? Es teicu, nē, tas ir taukskābes, kas palīdz mazināt iekaisumu, un to jā, omega-3 ir ļoti bieži ir taukskābes, kuras pašas neražojās šajā te mūsu organismā. Ja probiotika stiprina pamats, tad omega-3 palīdz, kā saka, nodzēst šo te kvēlošanu. Un tas ir ļoti svarīgi dzert visām sievietēm, nu ne tikai sievietēm, jebkuram cilvēkam šo omega-3. Un tas palīdz asinsvadiem saglabāt elastību, pirmkārt jau, ja? Mazina sistemātisku iekaisumu, atbalsta locītavas, labvēlīgi ietekmē tauku līdzsvaru asinīs, ja? Vēlreiz uzsveru, ietekmē tauku līdzsvaru asinīs. To biežāk pievienojam, ja ir locītavu diskomforts, sirds risks faktori, paaugstināts iekaisuma fons. Un tātad atkal sākam slāņveidīgi. Ja ir karstuma viļņi un emocionāla nestabilitāte, tad sākam ar inner balance. Ja ir gremošanas vai traucējumi pievienojas, tad sākam ar klasisko probiotiku, tas, ko mēs jau zinām paši no Eiropas veikala. Ja ir locītavas tīvums vai sirds riska pazīmes, tātad pievienojam omega-3. Bet omega-3 mēs varam dzert arī periodiski atbalstot savam organismu visu laiku. Un tikai tad, kad viens slānis stabilizējas, mēs pievienojam nākamo, ne visu vienlaikus. Un nākamajā slaidā tātad skatīsimies, kāds varētu būt atbalsts agrīnā posmā. Un tātad agrīnais posms, tātad, ja ka mēs sākam jau izjust kaut ko reti, bet tomēr ir šie simptomi. Atomija, promegrante, vai kā es pat nezinu pareizi, lai viņi izrunātu, boitī. Tātad tas ir populārais granātābolu stiks, ja, ko mēs visi tā mīlam iesaukt, un tas ir tas viņš ir ļoti labs struktūrāls atbalsts ādai un locītavām. Jā, jo antioksidanti. Un tātad, ja iepriekš mēs runājam par pamatiem, tātad zarnām un iekaisuma fonu, tad tagad mēs ejam vienu soli tālāk. Agrīnais posms ir brīdis, kad pārmaiņas tikai sākas. Simptomi vēl nav smagi, bet ķermenis vienkārši jau jūtam, kas signalizē. Tā nav krīze, bet tā ir vienkārši pārēja. Granātābols ir aizsarkārta šūnu līmenī. Menopauzes laikā organismā palielinās oksidatīvais stress. Tas ir kā lēna rūsēšanas šūnās. Un tas ir ne tikai menopauzē, ja? Tātad mēs jau zinām, ka jau pirms mūsu dienas nāk, tad dažam labam arī jau mainās garastāvoklis, un tad citi saka, jā, laikam jau tūlīt manas dienas būs vai vēl kaut kas. Un tas ir tā, kad granātābols satur spēcīgus antioksidantus, īpaši elagīnskābe, ja, kas ir ļoti svarīgi. Šis nav vienkārši auglis, tas ir koncentrāts, šis te granātābols. 2 stiku dienas devas satura apmēram 13,3 gramu koncentrāta, tātad 13 reizes vairāk nekā pašā granātābolī. Un tas ir pirmais, ko mēs vispār jau varam sākt lietot, teiksim, sievietes, kurām jau parādās pirmie simptomi. Pat ne tikai, ja parādās simptomi, to var jebkura sieviete pat visu laiku viņu lietot. Periodiem, protams. Visu laiku es nesaku gan, kad visus produktus vajadzētu visu laiku lietot. Kā vienkārši atbalstam. Un ja parasts granātābols ir viena aizsarga barjera, tad šis koncentrāts ir kā
13 aizsargu barjeras vienlaikus. Tas palīdz pasargāt šūnas no priekšlaicīgas novecošanās, aizsargāt kolagēnu, atbalstīt tādas elastību, palīdzēt saglabāt mitrumu no iekšienes, mazināt vieglus pārejas simptomus. Tas ir maigs, bet ļoti kvalitatīvs atbalsts agrīnā posmā. Es šeit mazliet atkāpšos ar mazu īsu piemēru par sevi. Tā kā man ir jau sākusies diezgan jau nopietni pārējais šis posms, līdz decembrim, ja man bija ļoti spēcīgas tiešām sāpes vēderā un asiņošanas un tā tālāk, es tiešām beidzot sadūšojies, pasūtīju šo te atomistiku, un es gribu pateikt, ka šajā mēnesī es jūtos ideāli. Vairs nav neviena no sāpēm, vairs vēders nepūtās tik drausmīgi, un nebija tik spēcīga asiņošana. Tiešām viņš ir fantastisks. Struktūrāls atbalsts, tātad kolagēns. Tas ir inerkolagēns, ko mēs arī varam pasūtīt Ātomī mūsu Eiropas veikalā, un šeit mēs nonāksim pie struktūras. Ja estrogēna samazināšanās, jo estrogēna samazināšanās ietekmē kolagēna veidošanos. Un kolagēns ir kā karkas. Ja āda ir kā matracis, tad kolagēns ir atspērs iekšpusē. Un tas ir, ja locītavs ir mehānisms, kolagēns ir amortizācijas materiāls. Ja? Un granātābols palīdz kolagēnu pasargāt. Bet, ja sieviete vēlas arī papildus struktūrālu atbalstu, tad var apsvērt kolagēnu uzņemšanu. Tātad arī šos te divus produktus var ņemt vienlaicīgi. Un Ātomī inerkolagēns, ar ko tas ir īpaši, tieši šis ir hidrolizēts zivju kolagēns. Ja? Tas nozīmē, ka kolagēna molekulas jau ir sadalītas mazākās daļiņās, peptīdos. Jo mazāka molekula, jo vieglāk organismam to izmantot. Un šis kolagēns ir tiešām ar to ir īpašs. Tas nav tikai ādas skaistuma produkts. Ja? Tas var palīdzēt uzlabot ādas elastību, mazināt sausumu, atbalstīt saistaudus, un palīdzēt locītavu komfortam. Svarīgi saprast, tas neaizstāja hormonus, ja, tas ir struktūrāls papildinājums. Iesim nākamajā slaidā, un redzam, ka tātad galvenais menopauzes produkts, tas ir Ātomī Rubber Queen. Un, ja iepriekš mēs sakārtojām pamatus, zarnus un iekaisumu fonu, un pēc tam uzlikām aizsargkārtu ar antioksidantiem, tad mēs pieejam pie produkta, kas strādā tieši ar pašiem menopauzes simptomiem. Ja mājas piemēru turpinām, ja pamati ir stabilizēti, tad tagad mēs regulējam iekšējo klimatu. Rabarbera sakņu ekstrakts, ja, tas ir tā vienkāršāk sakot, ja, šim nosaukumam. Maigs regulators. Šī produkta galvenā sastāvdaļa ir rabarberas sakņu ekstrakts, kas satur vielu, es tagad viņu tā, jūs varat ar viņu izlasīt, rakhacions, ja, tas ir, angliski tur ir rakstīts, un to sauc par fitoestrogēnam līdzīgu vielu. Nesabaidieties, es skaidrošu fito, tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē augu izcelsmi. Tas nav hormons. Tas neaizvieto estrogēnu, bet tas ir maigi sarunājas ar tiem pašiem mehānismiem organismā, kur agrāk aktīvāk darbojās estrogēns. Ja estrogēns bija galvenais klimata regulators mājās, tad fitoestrogēns ir kā palīgs, kas palīdz sistēmai vienkārši atkal strādāt mierīgāk. Tieši tāpēc tas var palīdzēt mazināt karstuma viļņus, mazināt nakts svīšanu, stabilizēt miegu, mazināt iekšējo nemieru. Tas nav agresīvs mehānisms, ja? Tas ir līdzsvarojošs mehānisms. Un trīskārša funkcionāla kombinācija. Un šeit ir tas, kas padara šo produktu īpašu. Tas nav tikai rabarbers, tas satur 3 funkcionālās sastāvdaļas. Rabarbera sakņu ekstraktu, K vitamīnu, E vitamīnu. Tas nozīmē, ka strādā vairākos virzienos vienlaikus, bet harmoniski. Kā vitamīns mēs ļoti labi zinām, tas ir kaulu aizsardzībai. Menopauzes laikā mēs jau runājam par kaulu blīvumu samazināšanos. Kā vitamīns palīdz kalcijam nokļūt kaulos, nevis nogulsnēties asinsvados. To mēs zinām arī pēc D vitamīna, uzņemšanas, kāpēc ir D vitamīns ar kā D vitamīnu kopā.
Un, ja atceramies mājas piemēru, tas palīdz vienkārši stiprināt nesošās sienas. Tātad šis produkts domā ne tikai par simptomiem, bet arī par ilgtermiņa stabilitāti. Tāpēc viņš ir viens no galvenajiem menopauzes produktiem. E-vitamīns, tātad antioksidatīva aizsardzība. E-vitamīns ir spēcīgs antioksidants. Un daudz cilvēku arī pat līdz tam to nav aizdomājušies, cik liela loma ir šim E-vitamīnam. E-vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas palīdz mazināt oksidatīvo stresu, kas menopauzes laikā pieaug. Un ja granātābols bija aizsargāta, tad E-vitamīns ir papildu vairogs šūnu līmenī. Un kā saprast, kad to izvēlēties? Te vairāk būs pie problēmām, ja ir izteikti karstuma viļņi, nakts svīšana, miega traucējumi. Tātad šis te rabarberu ekstrakts kļūst par mērķētu atbalstu šiem simptomiem. Ja simptomi ir viegli, var sākt ar pamatiem un antioksidantiem. Ja simptomi ir izteiktāki, tad šis produkts kļūst par centrālo risinājumu. Un kā viņu lietojam, mēs tātad redzam, ja es esmu uzrakstījis devu, tātad 1 kapsula dienā pēc ēšanas. Un tātad galvenā doma, kas ir šeit, kad rabarberu šis te izcelsmes produkts nav hormona aizvietotājs. Tas ir maigs pārējas regulators. Tas palīdz organismam nepārdzīvot šo posmu ar ciešanām, bet iziet cauri ar vienkārši lielāku līdzsvaru. Un atkal mēs strādājam slaimveidīgi. Ne visu vienlaikus, bet mērķēti un gudri. Nākamajā slaidā mēs apskatīsimies plašāku hormonālu un kaulu atbalstu. Tātad, ja ir šīs te problēmas, tātad atomīsoflorokvīna. Tas ir, ja iepriekš mēs runājam par mērķētu simptomu regulāciju, tad tagad mēs pieejam pie plašā hormonālā un struktūrālā atbalsta. Šis produkts strādā dziļāk un sistemātiskāk. Ja turpinām māju piemēru, tas nav tikai klimatu regulētājs, tas stiprina konstrukciju un ilgtermiņa stabilitāti. Sojas izoflavoni, tas ir fitoestrogēni, tāpēc, ka šajā produktā ir šie te augu izcelsmes fitoestrogēni. Sojas izoflavoni, es reizēm arī, kad es lasīju, man vajadzēja vairākas reizes atkārtot, ir viens no fitoestrogēna veidiem. Tātad tās ir augu vielas, kas maigi atdarina estrogēna darbību organismā. Sojas gadījumā galvenie fitoestrogēni ir tieši izoflavoni. Tie nav hormoni, es vēlreiz atkārtoju, tie nav hormoni, tie neaizvieto estrogēnu, bet tie maigi atdarina estrogēna darbību un palīdz organismam saglabāt līdzsvaru pārejas periodā. Tas ir ilgtermiņa stabilizējošs mehānisms. Un tātad soforā ir šis ekstrakts ir 350 mg dienā, diezgan līdzsvarots un labs palīgs. Tātad. Un šis ekstrakts palīdz tieši kam? Viņš uzlabo asinsriti, stiprina asinsvadu sieniņas, atbalsta veselīgu holesterīna līmeni asinīs. Tātad, ja mēs jūtam par šo te holesterīna izmaiņām, tad šis produkts ir tieši piemērots. Menopauzes laikā tātad asinsvadu elastība var mazināties, un šī sastāvdaļa palīdz saglabāt tieši elastīgāku asinsrites sistēmu. Tālāk, ko es esmu pieminējis, tas ir D3K2 vitamīns, tātad kaulu duets, šie abi vitamīni, viņus sauc par kaulu duetu. Tātad D3 palīdz uzsūkt kalciju, ko mēs zinām, K vitamīns palīdz kalciju novirzīt uz kauliem. Un tie cilvēki, kas man saka, es jau D vitamīnu lietoju, un tad es saku, vai ar K vitamīnu, tad ir šoks, kādu K vitamīnu. Saku, ja tu neesi lietojis, nelieto kopā ar K vitamīnu, tad tas ir, tu esi paēdis, un nākamajā dienā tu aizēji uz iestādi, ko es saku, baltais nams. Un kā viņu lietot, tātad mēs redzam, ja būs pēc tam jautājumi, mēs pēc tā varēsim pēc tam pieskarties vēlreiz. Tātad šis produkts ir plašs hormonālais un kaulu atbalsts. Tātad tas strādā ar fitoestrogēna līdzsvaru, kaulu veselību, asinsriti un tātad ar holesterīna stabilizāciju. Tas ir dziļāks,
ilgtermiņa atbalsts menopauzes laikā. Un nākamajā slaidā mēs apskatīsimies tātad, kā izvēlēties. Ja? Un tagad pats praktiskākais jautājums, kā saprast, tad, kuru izvēlēties, šeit mēs vadīsimies pēc dominējošajiem simptomiem. Ja? Tātad es esmu pieminējusi, ne pēc tā, kas izklausās spēcīgāk, ne pēc tā, kas ir dārgāks, bet pēc tā, kas konkrētajā brīdī jums traucē visvairāk. Ja? Tātad izvēlamies, ja dominē fiziskie menopauzes simptomi, tātad karstuma viļņa, nakts vīkšana, pēkšņs iekšējs karstums, miega traucējumi, ja ķermenis pārkarst, mēs regulējam temperatūru. Tas ir mērķēts simptomu līmeņa atbalsts, tātad šis rabarbers, ja? No, es teikšu tā vienkārši. Otrais produkts, ja? Soforas izvēlamies, ja dominē kaulu riska faktori, ilgstoša hormonāla nestabilitāte, emocionāls nogurums, tātad vielmaiņas izmaiņas un holesterīna svārstības. Tātad, ja jautājums ir dziļāks un ilgtermiņā, mēs stiprinām konstrukciju. Tātad, bet mēs izvēlamies vienmēr tikai vienu. Nedrīkst lietot abus. Dodam organismam laiku. Tad, kad mēs esam sākuši lietot vienu no šiem organismiem no 4 vismaz līdz 8 nedēļām, tad novērojam, kāda ir reakcija, ko organisms mums saka. Mums vienmēr ir jāieklausās katra paša savā organismā, un tikai tad lemjam par nākamo soli. Ja? Tātad menopauze nav jāārstē haotiski. Ja? To var iziet mierīgi un strukturēti, ar cieņu pret savu ķermeni un ar skaidru plānu. Un nākamajā slaidā es jau piedāvāju apskatīties vairākus variantus, ko ar kā kombinējam un ko mēs ar to tad panākam. Un tagad mēs nonākam pie ļoti praktiska jautājuma. Ja menopauzes laikā samazinās kaulu minerālais blīvums, kā mēs varam atbalstīt kaulus pareizi? Šeit mums ir 2 iespējas. Tātad atomī megavitamīns D3, K2, ko jau es zinu, ka ļoti daudz lieto jau. Ja? Šis ir koncentrēts, ne par velti viņš ir mega. Ja, kombinētais atbalsts D3, tātad, kā joprojām zinām, organisms palīdz uzsūkt kalciju no pārtikas, bet ar to nepietiek, ja K2 palīdz kalcijam nonākt tur, kur tam jābūt, ja, kaulos, un nevis nogulsnējas asinsvados. Un, ja turpinām mājas piemēru, ja, tad D3 atver durvis un ienes būvmateriālus, bet K2 pasaka lietas to sienā, nevis gaitenī. Ja. Nu, apmēram tā es tos. Tas ir mērķēts kaulu aizsardzības mehānisms. Atomī, es esmu te pieminējusi triaktīvu kalciju, magnīzu D. Viņš gan saucās, viņš bija mazliet savādāks, bet man liekas aktīvu kalcijumu tikai, ja, bez tā magnija un D, bet viņš ir universāls ar to, kāpēc es pierakstīju klāt plus magnijas un D, tāpēc, ka viņš ir tiešām fenomenāls, jo tur ir ne tikai magnijs, tur ir arī mangāns klāt un varš. Ja, visu, protams, es visu negribēju rakstīt iekšā, jo tur ir arī tātad pamats sastāvs tas kalcijs, magnijs un D vitamīns, un šeit mēs ne tikai palīdzam uzsūkt kalciju, bet arī tātad nodrošinām pašu būvmateriālu, tātad mūsu organismam. Magnijs, ko viņš dara? Magnijs ir muskuļu relaksācijai, nervu sistēmas līdzsvaram, krampju mazināšanai, miega kvalitātei. Menopauzes laikā daudz sievietes izjūt tieši muskuļa stīvumu, krampjus, iekšēju spriedzi. Ja? Kad pieceļamies no rīta, pirksti stīvi, nevaram pakustināt vai nevaram iekustēties. Ļoti bieži daudz sakam, nevar saprast, kaut kāda stīva esmu palikusi. Ja? Tad magnijs palīdz atslābināt šo te sistēmu. Un ja kalcijs ir cietība, tad magnijs ir elastība. Viņš dod to elastību. Abi ir vajadzīgi. Ja? Tātad, kā izvēlēties? Ja analīzēs nav kalcija trūkuma, bet nepieciešama pareiza kalcija izmantošana. Pietiek ar D3 un K2. Ja? Tātad, ja ir kalcija deficīts, kaulu vājuma pazīmes, muskuļa krampji, magnija trūkuma simptomi, tad mēs lietojam šo te kombinēto. Un tāpēc ne par velti es vienmēr un visiem cilvēkiem saku, vismaz reizi gadā lūdzu nododiet analīzes uz vitamīniem, kas jūsu organismam ir pietiekams un kas jūsu organismam nav pietiekams. Vai, teiksim, analīzēs to ļoti bieži raksta norma.
Jā, bet ja rakstīts ir norma, tad tas nozīmē, tātad tu jau vari sākt pa bišķiņam dot klāt. Tas nozīmē, ka jau viņš ir uz robežas, jā, jo arī analīzes ir tiešām pareizi jānolasa. Un es ļoti bieži vien zinu, kad ārsti arī saka, ai, viss ir kārtībā, tev ir analīzes labs. Tātad. Un, jā, tātad, ja mēs šeit, kā mēs izvēlamies, tātad jāanalīzēs nav kalcija trūkums, to jau es teicu. Tātad šis variants ir kaulu veselība, nav tikai kalcijs, un tā ir pareiza kalcija uzsūkšanās un novirzīšana, un tas mums ir jādara jau laicīgi. Un šeit es arī saku, mana meita, piemēram, saviem bērniem periodiem jau arī dod D3 un K2 organismus augbērniņiem, tāpat arī mums sievietēm organismus iet uz priekšu, mēs jaunāks nepaliekam, un šeit neiet runa par to, ka vai man ir jābaro sevi visu laiku, ar to šeit ir vienkārši par uzturēšanu. Jo tu laicīgi to sāksi, jo mazāk smagāki simptomi parādīsies, un tas ir vienkārši tavai pašai veselībai. Un nākamajā slaidā tātad skatāmies vēl vienu izteiktu simptomu, ko reizēm mēs sakām, tas var būt ne tikai ar menopauzi saistībā, tas ir vispār nogurums un imunitāte, bet mums sievietēm mēs ļoti labi zinām, tas, kas mūsu sieviešu dienas, kad pienāk, tad ir nogurums ir daudz izteiktāks, un es gribu teikt, pie šīm te mūsu organismu procesa asiņošanas arī šī imunitāte šajās dienās noiet uz leju, tāpēc, ka mūsu organisms vienkārši iztīrs, ja, un tā tas ir. Viņam ir jādod atkal ir papildus atbalsts. Un tagad es saku, mīļie cilvēki, ja tev ir nogurums un imunitāte patstāvīgi, tas jau nenozīmē to, ka tu esi vesels. Tie jau ir signāli. Ja? Un es atkal šeit pieskaros mūsu slavenajam ātomī hemohimam un nonīsulai, ja, par kuru prezentāciju es runāju pagājušo reizi, bet tagad tam es izgriežu tā ātrumā cauri, varbūt te ir jauni cilvēki, kas nav dzirdējuši tātad, ja, kas ir hemohims un kas ir nonī koncentrāts, ja iepriekš mēs runājam tātad par kauliem un struktūru, un tagad pieejam pie ļoti bieži menopauzes sajūtas, tātad tas ir nogurums. Ne tikai esmu nogurusi, bet tāda sajūta, ka baterija uzlādējas lēnāk nekā agrāk, ja, un bieži kopā ar to nāk arī biežāka slimošanas vai lēnāka atjaunošanās. Tātad, ja mēs arī saslimstam, tad nevaram saprast, vienai tur paiet nedēļas laikā tiek uz kājām, cita tur 3 nedēļas mocās ar rītām iesnām, ar aussāpēm vai ar klepiem. Un šeit mēs runājam par imunitāti un iekšējo spēku. Ātomī hemohims, tātad mēs ļoti labi zinām, ka tas ir dabiskās imunitātes aktivācija. Ja? Mūsu organismā ir īpašas šūnas, ko sauc par NK šūnām. Ko nozīmē NK? Tas ir natural killer. Tas ir dabiskās aizsargs šūnas. Ja? NK dabiskās aizsargs šūnas. Viņš ir no angliskā tulkojuma. Tātad nosaukums skan biedējoši, bet patiesībā tās ir mūsu iekšējā apsardze. Tās nepārtraukti patrulē organismā un palīdz atpazīt bojātās vai nevēlamās šūnas. Un jāatceramies mājas piemēru, tad NK šūnas ir kā apsardzes darbinieki, kas staigā apkārt un pārliecinās, ka viss ir drošībā. Un menopauzes laikā īpaši ilgstoša stresa un miega traucējuma fonā šī apsardze var kļūt mazāk aktīva. Un hemohims palīdz šo dabisko aizsardzības sistēmu aktivizēt un stiprināt. Tas nav stimulants, tas ir atbalsts organismu dabiskajai regulācijai. Enerģija bez mākslīga uzbudinājuma, es tāpat teiktu, ja, jo man bija vienreiz viena saruna, es iedzeru enerģiju drinku, es teicu, ak, tu jēziņ. Es pagriezos un es vairs pat nemēģināju turpināt. Dažreiz sievietes saka arī, man nevajag enerģiju, bet jautājums ir, man vajag enerģiju, ja, bet es nezinu, kā to dabūt. Tad ir jautājums, kādu enerģiju? Kafija dod strauju uzrāvienu, bet pēc tam nāk kritums. Savukārt mēs ar hemohimu palīdzam organismam atgūt iekšējo līdzsvaru, lai enerģija kļūtu stabilāka. Ne uz 2 stundām, bet pakāpeniski un dziļāk, tātad arī noturīgāk. Un šeit otrs produkts nonī, tātad nonī ir atbalsts pielāgošanās spējai. Nonī ir augs, kas palīdz organismam tātad labāk pielāgoties slodzei un stresam. Mums sievietēm stress ir pietiekoši bērni, vīrs, ģimene, darbs un tā tālāk un vispārējais, ja, visi mūsu pienākumi.
Un to var salīdzināt ar elastīgu koku. Ja vējš ir stiprāks, ciets koks var lūst, bet elastīgāks koks noliec un pēc tam atkal iztaisnojas. Un nonī ir tieši šis, kas palīdz šim kokam palīdz šādā veidā reaģēt, ja, būt elastīgam. Nonī palīdz organismam būt elastīgam, ne stiprākam ar spēku, bet noturīgākam. Ja tātad hemohīms mums dod šo te padziļinātāku enerģiju un spēku, tad nonī mums dod šo te noturību. Un ko nozīmē fermentēts, ja, jo šis nonī koncentrāts ir fermentēts. Fermentizācija tātad nozīmē, ka augu vielas jau ir daļēji pārveidotas dabiskā procesā. Un šeit ir tas lielais pluss. Ja mēs salīdzinām kādus citus nonī produktus, sulas, tad šim te atomī nonī ir tieši pārveidotas dabiskā procesā. Vienkārši sakot, tās kļūst vieglāk izmantojams organismam. Tāpat kā skābēta kāposti ir vieglāk sagramojami nekā svaigi, vai ne? Un tāpat arī fermentēts nonī ir saudzīgāks gremošanai un labāk uzsults. Tas nozīmē, ka mazāk slodzes kuņģim un vairāk ieguvuma šūnām. Un tā tad mēs zinām arī, ka šiem abiem diviem produktiem ir antioksidantu atbalsts. Gan hemohīmam, gan nonī palīdz mazināt oksidatīvo stresu. Tātad, ja atceramies mūsu rūsēšanas piemēru, tie palīdz pasargāt šūnas no priekšlaicīgas nolietošanās. Menopauzes laikā, kad ķermenis piedzīvo pārkārtošanos, šī aizsardzība kļūst īpaši svarīga. Un kad par to domāt, tātad mēs domājam, ja sāk dominēt dziļš nogurums, bieža slimošana, lēna atjaunošanās, sajūta, ka spēks vienkārši pazūd. Tad mēs domājam ne tikai par hormoniem, bet arī par imunitātu un iekšējo noturību. Un tālāk mēs paskatīsimies dažādas dienas lietošanas schēmas, ko es mēģināju salikt kopā, jo es domāju, ka radīsies jautājumi, tad ar ko man tur lietot un tā tālāk. Un es jau pēc galvenajiem tiem simptomiem mēģināju šo to salikt, sakārtot, lai ir kaut kāda bišķiņa skaidrība. Ja? Kāpēc tieši šāds modelis? Jo ir praktiski tie jautājumi, kāpēc produkti ir sadalīti pa dienu, kāpēc nevar visu iedzert vienā reizē, tāpēc, ka organisms nav pūdēli, ja? Ko mēs varam piepildīt uzreiz. Tas ir kā dārs. Katrā dienas brīdī notiek citi procesi. Vai ne? No rīta tātad aktivizācija, dienā, kas notiek uzsūkšanās un vakarā atjaunošanās. Tāpēc modelis ir veidots pēc organisma ritma. Tas ir pēc manas skatījuma. Ja? Es neesmu ārste. Tātad, ko mēs no rīta ņemam? Mēs varam iedzert tātad hemohīmu, tātad rabarberu mūsu mīļo, ja dominē karstuma viļņu svīšana un miegs, vai soforu. Tātad, kā es vēlreiz atkārtoju, mēs nelietojam abus produktus uzreiz, vainu. Mēs skatāmies pēc saviem simptomiem. Tātad sofora bija, ja dominē kaulu risks, emocionāls nogurums un vielmaiņas izmaiņas. Ja? Rīts ir kā sistēmas ieslēgšana. Mēs aktivizējam imunitāti, noregulējam hormonālo vidi, uzliekam antioksidantu aizsardzību dienai, un tas ir kā mājā ieslēgt apkuri un drošības sistēmu pirms dienas sākuma. Ja? Tas tā vienkārši sakot. Tālāk pusdienās tātad omega-3, D3, K2 vai šis te kalcijs ar magniju un D vitamīnu, kuram tur vēl bija klāt divas sastāvdaļas. Tātad šeit ir svarīgs mehānisms. Ja? Omega-3 un D vitamīns ir taukoši šķīstoši, tas nozīmē, tiem vajag taukus, lai uzsūktos, tāpēc pusdienas ir ideāls brīdis. Es personīgi šos dzēru tieši ēdienu laikā, kad es ēdu, pa starpā iedzeru šo te omega-3, D3K2 un turpinu ēst. Un taukos ir kā transports, kas palīdz šīm vielām nonākt līdz šūnām. Tātad, kad omega-3 šajā gadījumā mums ir kā eļļa mehānismos, ja, tas mazina berzi, samazina iekaisumu fonu, atbalsta sirdi un asinsvadus. D3K2 ir kā būvniecības brigāde, ja, tas palīdz uzsūkt kalciju un nonākt kaulos, nevis asinsvados. Tātad viņi nekonkurē, viņi dara dažādas lietas. Atbalsts ir viens. Vai D3K2 ir obligāts, ja nav kaulu problēmas? Varbūt tāds būtu jautājums. Ja nav deficīta vai sūdzība, tas nav ārstēšanas līdzeklis. Tātad es vēlreiz teicu pēc analīzēm, bet mēs vērojam šo te D vitamīnu
Bet menopauzes laikā es gribu teikt, ka estrogēna aizsardzība kauliem mazinās, un D vitamīna trūkums Eiropā ir ļoti bieži. Ja, tāpēc D3K2 bieži ir, mans ieteikums ir profilaktisks atbalsts. Ja, ja ir kalcija deficīts, krampja vai osteopēnija, tad jā, mēs izvēlamies jau klāt jau šo te kalciju ar magniju un D vitamīnu. Bet, ko es gribu pateikt, tā kā šajā produktā ir klāt arī D vitamīns un K vitamīns, tad mēs vai nu lietojam kalciju un D3K2 atsevišķi nelietojam, vai nu lietojam tikai D3K2. Ja, tas ir, lai nav pārdozēšana. Un tālāk, kāpēc ne kopā mēs varam lietot vai pilnā dāvā? Tātad jau es jau teicu, ja, tātad šajā kalcijā ir klāt magnīs, D vitamīns, K2 vitamīns un vēl mangāns un varšs. Tātad tas nav nepieciešams paralēli pilnā devā lietot ar D3K2, ja, jo es jau atkal atkārtošos, lai mēs nepārdozējam, jo ir arī tas ar mega triecienu D3K2, un ja tu vēl šo dzers, ja, nu tad ir par daudz. Mēs izvēlamies tātad vienu. Un kas tad notiek vakarā? Atjaunošanās laiks tas mums ir. Mēs iedzeram probiotiku un soforu. Ja, tas ir soforai, ir 2 tabletītes no rīta un 2 tabletītes vakarā. Tas ir, ja mēs lietojam soforu. Ja mēs lietojam rabarbaru, tad mums paliek tikai vienīgi probiotiķis. Tātad šī schēma nav nejauša. Tā balstās tātad uz ko? Uz 3 lietām: vielu uzsūkšanās mehānismu, diennakts ritmu, profilaksi un nepārslodzi. Mēs neuzbrukam ķermenim ar visu uzreiz, ja mēs sadarbojamies ar tā ritmu un izvēlamies pēc vajadzības, nevis visu vienlaikus. Un nākamajā skatīsimies tātad bāzes komplektu. Tātad, ja sievietē dominē karstuma viļņi, tātad bieži karstuma viļņi, nakts svišana, pēkšņi iekšējs karstums, traucēts miegs, jo ļoti bieži mēs pamostamies no tā, kad ir karsts palika, nometam sēgu. Tad komplektā mums kas ietilpst? Mums ietilpst tas mūsu rabarbars, omega-3, D3K2. Jā, šeit ir ļoti skaidra loģika. Tātad rabarbars palīdz stabilizēt hormonālo klimatu, omega-3 mazina iekaisumu fonu un atbalsta asinsvadus, kas menopauzē kļūst jūtīgāk, un D3K2 palīdz saglabāt kaulu aizsardzību, jo estrogēna funkcijas mazināt. Ja salīdzinām ar māju, tātad rabarbars noregulē temperatūru, omega ieeļo mehānismu un D3K2 stiprina konstrukciju. Tas ir stabils pamats karstuma viļņu periodā. Rītā mēs no rīta ņemam rabarbaru un omega-3, un tālāk es nekavēšu vienkārši laiku, jo jūs to pašu visu tātad redzat. Un, ko es gribu vienīgi piebilst, tātad kurs ir 3 mēneši. Ja, hormonālajie procesi nenoregulējas vienā nedēļā vai 2 nedēļās. To lūdzu atceramies, ja, jo ļoti bieži sastopos ar jautājumu, es jau dzēju, es jau padzēru, bet man kaut nekādas izmaiņas nav. 3 mēneši ir tas optimālais laiks, lai mazinātos karstuma viļņu biežums, stabilizētos miegs, organisms adaptētos un lai viņš vispār sāktu pielāgoties šim mūsu organisma izmaiņām. Ja? Tas ir kā iestādīt augu. Mēs nedrīkstam pēc 2 nedēļām rakt ārā saknes, ja? un teikt, gatavs izaug. Mēs dodam laiku, un tieši 3 mēneši ir tas, kas iekustina šo organismu, un viņš saņem šo te saucamo tātad profilaks, ko nozīmē tātad uzturošais tas režīms. Ja? Tālāk ir bāzes komplekts. Es te mazliet nojuku. Jā, ok. Bāzes komplekss, kas piederās tātad pie emocionālā noguruma. Un plus vēl, ja ir kaulu risks. Tātad, ja mēs parādās, tātad kaulo šis stīvums un nevaram saprast, no kā un kas tad, tad mēs ieslēdzam bāzes komplektu, un ja iepriekš tātad mēs runājam par situāciju, kur dominē karstuma viļņi, ja, tad šeit mēs jau runājam par citu ainu. Ja sievietes, kurām karstuma viļņi nav galvenā problēma, bet ir emocionāls nogurums, sajūt
iekšējais izsīkums, koncentrēšanās grūtības, sajūta, ka spēks lēnām pazūd, bažas par kaulu veselību. Ja? Šeit mēs neregulējam temperatūru, bet šeit mēs stiprinām tātad pamatus. Un bāzes komplektā mums ietverās soforokvīns, omega-3, D3K2 un atkal šis te kalcijs, magnīzs, D vitamīns un pluso klāt ar šiem diviem vielām, kas ir vēl viņam klāt. Es neiedziļināšos te dziļi, jā, te es vienkārši jūs varat varbūt arī nofotografēt, ja jūs vēlaties, jā, tātad, ja soforokvīns ir tātad komplekss produkts, kas radīts tieši pārējais periodam, jā, tas maigi atbalsta tātad hormonālo līdzsvaru, palīdz saglabāt kaulu stiprumu, tas tiešām, tas ir tas produkts, kas darbojas vairāk tātad uz kauliem. Un vienlaikus atbalsta arī asinsriti, jā, tātad, ja atkal mēs te salīdzinājām mājas, sienās parādās mikroplējas, mēs nepārkrāsojam fasādi, mēs vienkārši stiprinām konstrukciju. Sofora ir šis konstrukcijas stiprinājums, viņš ir tiešām viens no arī galvenajiem labākajiem produktiem tieši ātomi. Un tātad omega-3, ko mēs pieslēdzām, ja, tātad emocionāls nogurums bieži saistīts ar hronisku iekaisumu fonu un stresa ietekmi. Ļoti bieži cilvēkam organismā trūkst tieši šis te omega-3 vai pat D3K2 vitamīns, ja cilvēks vispār jūtas noguris. Ja? Nav bieži jābūt pamatām tam, kad man ir menopauze vai nezinu, vai fiziskas darbs, es strādāju vai tur visu dienu. Vienkārši organismam trūkst šie divi produkti, kas ir vienkārši jāsāk lietot, un tas ir viss, jā, un omega-3 tas ir vispār unikāls, arī asinsvados, locītavām, nervu sistēma, jā, palīdz sistēmai strādāt vienkārši mierīgāk, jā, un kāpēc D3K2 vai kalcijs, tāpēc, ka menopauzes laikā tātad estrogēna aizsardzība kauliem samazinās to, ko jau es teicu, jā, un šī kombinācija ir tā, kas atkal jau palīdz tātad līdzsvarot. Kā lietot, jā, nu es esmu uzrakstījusi, es arī nelasīšu tagad katru vārdu, jūs jau to pašas redzat. Un tātad, ja pirmajā komplektā mēs regulējam karstumu, tad šeit mēs stiprinām struktūru, jā, un atkal ne visu uzreiz un ne haotiski, bet slāņveidīgi, ar sapratni, ar vienkāršu pieeju. Un nākamajās tālāk skatīsimies tātad, kā kombinēt un kā sākt pareizi. Un ko vispār varam lietot kopā. Ja, jo nu, kā es saku, mēs arī pat ārsts, ja mēs ejam pie ārsta, meitenes mēs nekad nevaram, arī ārsts nevar uzreiz jums šo diagnozu uzstādīt, tātad, ja nav veikti, tātad vispirms šie izmeklējumi, ja, tas ir pilnīgi loģiski. Mums pašām ir jāsaprot, kas notiek un jādomā pašām, tātad ar ko es varu palīdzēt, un šobrīd es dotu vienkārši informāciju, kas, ko var lietot un kādiem simptomiem, un tālāk jau jūs vienkārši paši izvēlaties. Un šajā slaidā es vienkārši esmu aprakstījusi to, kas ar ko iet kopā, ja, un kā būtu pareizi lietot, lai saprastu, ka tas darbojās. Ja, un nevis, kā jau es teicu, mēs nekad nelietojam visu kopā. Un te es esmu pieminējusi apakšā vēl vienu reizi, ko tiešām ievēroju, tātad rabarbaru soforu mēs kopā nelietojam, ja? Un nekad nelietojam kopā 5-6 produktus uzreiz. Ja citreiz, jo ir tagad tāda mazliet galējība sākusies, kad cilvēki domā, nu es tagad sākšu savu organismu uzturēt uz vitamīniem, uz uzturu bagātinātājiem, jā, perfekti, ļoti labi, malači, beidzot sāks saprast cilvēks, ka viņš var savam organismam palīdzēt tādā veidā, nevis ar medikamentiem, bet arī mēs nedrīkstam pārslogot, mēs nedrīkstam dot slodzi aknām, ja, jo viss iet arī caur aknām. Tālāk, ko mēs paskatāmies tālāk? Tālāk nākamajā slaidā mēs pieskaramies tēmai, tātad kontraindikācijas un kad jābūt uzmanīgiem. Pirms mēs vispār kaut ko sākam lietot, tātad mums ir arī jāzina, kas ir ar tavu organismu. Tātad, ja tu esi jau bijusi pie ārsta, jau konsultējusies, un ārsts jau ir kaut ko teicis, tātad sākt lietot hormonu aizvietošanas terapijas ir izrakstījis. Tad visu šo te uzsākot, par ko mēs tagad runājam, jums ir jārunā ar savu ārstu. Mums ir tā arī jāsaka, nevis tur
jūs varat izrakstīt, teiksim, savu šo te uzturpagātinātāju, teiksim, sastāvu, ja, un parādīt ārstam vienkārši pajautāt, vai es drīkstu to lietot, ja, jo es toreiz saku, es neesmu ārsts, es esmu beigusi tikai medicīnas universitāti kā medmās, ja, bet es ar ārstēšanu nenodarbojos. Es vienkārši palīdzu varbūt saprast. Un ja jums ir hormona aizietošanas terapijas, ja jums ir estrogēnu atkarīgi audzēji, ja, tas ir ļoti svarīgi. Tātad, ja ir kaut kādas aizdomas uz audzējiem, kas veidojas uz kaut kādiem nelabvēļiem un tā tālāk, ja ir pēkšņi neizskaidrojamas asiņošanas vai ir smagas aknu slimības un autoimunās slimības, tad lūdzu šajos gadījumos par jebkuriem, par vitamīniem, par uzturu pagātnētiem, lūdzu konsultēties ar ārstu. Un visprātīgākais ir variants, jūs izrakstat saturu, tātad, kas ir sastāvā jūsu šajā, ko jūs vēlētos dzert, un rādat šiem doktoriem, jā, vai es drīkstu, vai es nedrīkstu. Un pēdējie slaidi ir viena no tiem, kas skar mūsu ikvienu, un vai, ja nav skarts, tad var, vienkārši ar to ir sievietes, kas ar to saskarās, jā, un te vairs jau nav runa par to, kāpēc, ja, kāpēc tas ar mani, un kāpēc redz manai māsai ir un man nav, un es šajā gadījumā varu minēt piemēru kā sevi. Arī es kādu laiku atpakaļ izcīnīju krūts vēzi, kas nāca pēkšņi negaidīti. Tad arī sēdēju ar tieši tādu pašiem jautājumiem, kāpēc man, kas notiek. Es tā, ka man nekas nebija, neko nejūtu, un kas izsit vienkārši tev dzīve tajā brīdī no līdzsvaru. Bet tad es sāku arī domāt un saprast, ko es esmu ne tā izdarījusi. Kļūdas man bija diezgan daudz. Krūts vēzis, dzemdes vēzis, ja, ir olnīcu ļaundabīgie audzēji, ja, tātad tās ir diagnozes, kas var parādīties jebkurā vecumā, ne tikai menopauzē. Un ļoti bieži sieviete tad saka, es nesaprotu, kāpēc tas notika. Patiesība ir tāda, ka nav viena iemesla pie šīm diagnozēm, kas var ietekmēt šo te risku. Tā ir tātad viens variants ir ģenētiskā nosliece. Tas nozīmē, ja ģimenē jau ir bijuši līdzīgi gadījumi, tātad, ja mammai vai māsai, vairāk es runāju par sieviešu puses, jā, ir bijis krūts vēži vai olnīcu vēži vai teiksim, citi saistībā ar cemdu un tā tālāk. Bet tas ne tikai par sieviešu līniju, jā, tur varbūt arī no tēva puses, ja kaut ir kāds tuvinieks ar vēzi slimojas, tātad tas ir ļoti bieži spēlē mums tālākā ģenētiskā nosliece. Tad nākamais ir punkts arī hormonāls disbalans, jā. Tas nozīmē, ka hormoni ilgstoši nav līdzsvarā, un tāpēc mēs šodien runājam par to, ko jūs varat darīt jau laicīgi, ja, nevis gaidīt, ka pienāks kāds mums no faktoriem. Ja. Tas nozīmē, ka ilgstoša estrogēna pārsvars, ja, bez progesterona līdzsvara, tas arī ir viens no faktoriem, kas veido šo te hormonu ietekmē šūnas dalīšanos. Un ja līdzsvars izjaukts gadiem, tas var radīt risku. Ja, un tāpēc atkārtot saku, uzturēt savu organismu, ik pa brīdim iedot kaut ko savam organismam, nav grēks, tas ir tikai atbalsts. Kronisks iekaisums, tātad iekaisums nevienmēr nozīmē, kā jau es teicu, temperatūra, tas var būt klusi ilgstošs process organismā. Liekais svars, zarnu problēmas, smaganu iekaisums, starp citu. Ļoti daudziem ir šoks, kad ja man sieviete saka, jā, man tur, es eju katru mēnesi pie zobārstu, vai arī citām sievietēm, kam vispār, teiksim, šīs mutes dobums ir nesakārtots, ja, tagad es arī esmu nonākusi pie tā un sapratusi, ka zobu mutes higiēna un veselība ir ļoti svarīga arī mums sievietēm, pie kā noved šis te viens no faktoriem. Un, protams, hronisks stress. Ja, tas arī manā gadījumā, es domāju, bija noteicošais, kad es 3 gadus biju ļoti lielā stresā spriedzē. Ja, es sevi vienkārši nodzinu. Tātad ilgstoši iekaisumi rada vienkārši vidi, kur šūnām vieglāk kļūdīties un
dod šo te diagnozi. Otrs punkts, kas vēl tas ir vielmaiņas traucējumi. Ja? Tātad, ja ir ilgstoši vielmaiņas traucējumi, ir tas, kas organismu apstrādā, kā organisms apstrādā cukuru, taukus un enerģiju. Nu, cilvēki tur arī ir jāpievērš uzmanība, ir jāskatās, ir vismaz nodot analīzi, pārbaudīt. Ja? Tas nav slikti, lai tu zinātu, ka ar tavu organismu viss kārtībā. Jo, ja ir insulīna rezistence, ja, vai otrā tipa cukura diabēts, tad organismā bieži ir pastiprināts iekaisums un hormonāls svārstības. Nākamais ir vides faktori, tātad smēķēšana, alkohols, piesārņojums, ķīmiskās vielas, ilgstošs stress. Mēs nevaram kontrolēt visu, ja, bet daļa no tā varam vienkārši mazināt. Tātad tālāk ir DNS labošanas sistēma, tā ir kas? Tā ir mūsu šūnu instrukciju grāmata. Ja? Katru dienu šūnas dalās un kopē informāciju. Organismā ir mehānismi, kas labo kļūdas, un ja šī labošanas sistēma pavājinās, kļūda var uzkrāties un sākas veidoties dažādi simptomi, un parādās jau tālāk pāriet uz smagākām, teiksim, diagnozēm. Un arī atkarīgs ir viss no mūsu organisma, arī šūnu atjaunošanās mehānismi, kas novērt pie šādām lietām. Tātad organisms nepārtraukti atjaunojas. Jā, vecās šūnas mirst, jaunās veidojas. Un ir sistēmas, kas atpazīst bojātas šūnas un tās iznīcina. Un, ja šī kontrole vājinās, bojāta šūna var turpināt dalīties un atkal aiziet organisms ne tādā ritmā, kā viņam vajadzētu darboties. Jā. Un tātad es šeit saku ļoti vienmēr, kad ir jāveic ļoti regulāri PAP testi. Tātad tā ir citoloģija. To mēs dara sieviešu ārsts katru reizi pie mūsu pārbaudēm, vienreiz gadā. Tas ir tiešām ir jādara. Un es pēc savas onkoloģijas saslimšanas vienmēr saku, lūdzu, neignorējiet šos ginekologus. Ja jums ir atnākusi bezmaksas vizīte, kur uzaicina jūs pārbaudīties, lūdzu, ejiet. Jo arī man šajā gadījumā tā bija, kad es pēkšņā diagnozi atnācu un es paziņoju savam kolēģiem, diemžēl es izslēdzos no darba, tad tās, kuras visu laiku pasmējās un teica, man tak par sieviešu līniju viss kārtībā, es taču neko nejūtu, man tak ir, ko tu gribi, man tak menopauzes, ja tur arī kaut kādu reizi nenotiekās vai kas. Nu, tad, kad es paziņoju par sevi, tad viņas visas aizskrēja, kuras nebija vismaz 2 vai 3 gadus ir parādījušās pie sieviešu ārstes. Nu, reizēm arī tā ir, laikam kādreiz jāiedarbojās uz citiem, bet es arī esmu sapratusi beidzot to, ka ignorēt pārbaudas, nedrīkst. Un nākamajā slaidā paskatīsimies jau kaut ko pozitīvāku, jo mēs sākam nobeigt tātad mūsu ļoti aktuālā lietas, kas ir parādās mums sievietēm, tās ir miomas un cistas, un kas tad tās tādas ir, un kad jau vajag satraukties, un kad nē. Mioma un cista nav viens un tas pats, jo es arī atceros, kad es kaut kādus gadus atpakaļ, ka man tur pateica, tev cista, es nevienu saku, kas tas tāds, es kādu laiku saku, tev mioma, saku, atkal kaut kas jauns, un vairumā gadījums tās tiešām nav bīstamas, tās var parādīties jebkurā vecumā, gan reproduktīvā periodā, gan pirms menopauzes, gan menopauzes laikā. Tātad reproduktīvais vecums ir kas? Tas ir dzīves periods, kad sievietei notiek regulārs menstruālais cikls, un viņa bioloģiski var palikt stāvoklī. Svarīgākais nav panika, bet vienkārši svarīgākais ir saprast. Un tātad, kas ir mioma? Mioma ir labdabīgs muskuļu mēsls dzemdes sienā. Tā veidojas no dzemdes muskuļaudiem. Un kāpēc tā rodas? Tā rodas vienkārši aug hormonālās ietekmes dēļ, īpaši esterogēna ietekmē. Tāpēc tās biežāk parādās reproduktīvā vecumā, un menopauzes laikā, kad esterogēns samazinās, daudzas miomas pat samazinās. Ir pat, ka viņas pazūd. Un kā mioma izpaužas, dažām sievietēm nav pat nekādu simptomu, citām var būt stipra vai ilgstoša menstruācija, spiedienas sajūta, vēdera lejasdaļā, bieža urinācija. Tātad, ja mioma spiež uz urīna pūzli, tā arī var gadīties, un vienkārši ir sāpes. Un tātad, kas ir cista?
Cista ir šķidruma pildīts veidojums. Ja? Tātad visbiežāk tā veidojas olnīcās. Ja? Daudz olnīcu cistas ir funkcionāls. Tas nozīmē, ka tās veidojas cikla laikā un pašas izzūd. Un kā cista izpaužas? Visbiežāk nekā. Es teikšu pat tā, dažkārt vieglas sāpes vienā vēdera pusē, diskomforts, ja, man ar tā bija, kad es vienu brīdi jūtu, ka es nevaru tā kā saprast, man bikses pamazu palikuši, vai kas, vai tā kā tāds vēders piebūdies, ja, tāds cietāks vai kas, un sāk parādīties vienkārši neregulārs cikls, ja, un tas ir arī vislielākā daļa cistu, uzsūcas pašas, ja, un kad nav jāpaniko, tātad, ja mioma vai cista ir maza, tā netiek strauji lielāka, nepaliek. Es domāju, nav stipra asiņošana, nav stipra sāpju, ārsts to vienkārši regulē un kontrolē. Ļoti bieži, ja mēs aizējam pie ginekoloģijas un arī dzirdam, ja nav pamatots uztraukums, jā, tas var paši par sevi pazust. Un viņi vienkārši var palūkt kādu reizi atnākt vēlreiz, ja gadījumā tie izmēri ir mazliet varbūt nestandartiski lielāki, bet cistas ļoti bieži uzsūcās pašas. Un, ja gadījumā parādās kaut kas nopietnāks, ja, tad jau ārsts par to regulē ļoti stipra vai neizskaidrojama asiņošana, ja, tātad vai aizdomas kaut kas parādās ultrasonogrāfijā, strauja veidojuma augšana, tātad šādos gadījumos jau ir tātad ārsts izvērtē un tātad vai nu jūs aicina vēlreiz parādīties, bet par to tiešām nav nekas jāsatraucās. Un pašas pēdējais, ko es gribu pateikt, jā, tātad mioma un cista nav diagnoze, kas nozīmē nedrīkst neko. Tā ir situācija, kur nepieciešama kontrola, vienkārši saprāts, jo jūsu organisms pārmainās, pārvietojas uz citu režīmu, uz citu tātad situāciju. Un noslēgumā es gribu pateikt, ko ļoti vienkārši, bet svarīgi, tātad, ka menopauze nav beigas, ja? Tā nav zaudējums, tā arī ir pārēja uz citu ķermeņa ritmu, uz citu enerģijas kvalitāti un citu sievietes spēku formu. Un šajā posmā vienkārši ķermenis neprasa cīņu, viņš neprasa paniku, viņš prasa jaunu pieeju. Un ne visu uzreiz, ne pārspīlēti, ne bet pakāpeniski. Slāni pa slānim. Ieklausieties, novērojiet, dodiet atbalstu tur, kur tas ir nepieciešams. Un pats svarīgākais, kad sieviete sāks rūpēties par sevi ar tādu pašu mīlestību, ar kādu viņa rūpējas par citiem, tad sākas īstā līdzsvara atgriešanās. Ja? Un tad ķermenis vairs nav pretinieks, bet viņš vienkārši kļūst par sabiedroto. Es novēlu katrai no jums spēku, mieru un iekšēju harmoniju šajā skaistajā otrā ziedēšanas laikā. Un atcerieties, atbalsts var būt drošs, ja mēs tiešām rūpējamies par sevi. Ir kādi jautājumi? Klusums. Varbūt sagramojam vispirms. Es ceru, ka es jūs nesašokēju. Varbūt jā, Daina, man ir jautājums. Jā. Man dzirdēt mani? Labi? Jā, tu bišķi rausties, bet es dzirdu tevi. Pašā sākumā tu teici par tām probiotikām. Tas ir mūsu pašu Eiropas veikalā vai Korejā? Vai tu jautā par sieviešu probiotikām? Jā. Nē, sieviešu probiotikas ir Dienvidkorejas. Pārslēdzam nākamo slaidu. Jā, rekur te kopumā salikām tātad, kādi izskatās šie produkti. Un es neesmu šeit ielikusi nevienu Eiropas veikala produktu, es esmu ielikusi tieši Dienvidkorejas produkciju. Ja? Eiropas veikalā mēs tātad varam nopirkt granātābolu stikus, kolagēnu un parasto probiotiķi. Ja? Tātad šeit es esmu parādījusi Safora, Rabarbers Queens mūsu. Šis te kalcijs, kurā ir tiešām unikāls produkts, es tūlītām
sameklēšu savu to lapu, ko es viņu izprintēju, jo tur ir mangāns klāt, tur ir varš klāt, ja, kas ir ļoti arī svarīgs, ja, pie mūsu sieviešu veselības. Jo ir vēl arī Dienvidkorejas veikalā kožļājamais kalcijs. Es vēl pēc domāju, kāpēc viņš ir kožļājamais kalcijs, jo viņam ir klāt šis kalcijs, D vitamīns un K vitamīns un magnīs. Bet šis te, ko es esmu pieminējis, tur ir klāt arī vēl mangāns un varš, kas ir ļoti labs.